Nu, un atkal ir Meitaks klātbūtne un Māreks Jākapsons. Nu, vienkārši fenomenāli lidina šās mucas. Nu, redziet, ko nozīmē Meitaks klātbūtne un labais rezultāts iepriekšējās disciplīnās liek Mārekam pilnībā izlikt visus spēkus šajā vingrinājumā. Es tev neesmu redzējis šādi priecājamies un šādā sportiskā formā. Kas ir noticis? Šonakt labi izgulējos. Šonakt labi izgulējies. Nu, tev uzrādīja fenomenālu rezultātu 15.37, jo tas ir ļoti tuvu pat Latvijas rekordam. Kā tev liekas, vai tu noturēsi pirmo vietu? Ļoti grūti pateikt, jo ir ļoti spēcīgi vēl priekšā. Jā, bet katrā ziņā tie, kas ir priekšā un tie spēcīgie priekšā, sāk nervozēt par tik labu Māreka Jākapsona rezultātu. Un pierādījums Māris Rozentāls tiek galā tikai ar 4 mucām. Mārekam Leitim labs garasaugs, dīvaini. Parasti viņš tāds kluss un atbild ar vienkāršiem nepaplašinātiem teikumiem, bet nu viņš tās mucas kaut kur lidina. Un kļūda 2. mucā. Nu, Mārek, jā, sapriecājās pašā sākumā, un šī kļūda, domājams, var būt ļoti liktenīga kufertējumam. Nu, spēka ir vienkārši vairāk nekā vajag, bet redz tā tehnika drusciņi traucē izmantot to visu spēku pilnvērtīgi. Jā, šī kļūda var dārgi maksāt, jo Māreks bija līderis pēc 4 vingrinājumiem. Un kā nākamais Māris Blumfelds tiek galā ar 3 mucām, nevis 3 akmeņiem. Laika limits bija izsmelts. Nu ko, Agris Kazeļniks, jā, pagaidām tā svārstīgi rezultāti Agrim ņemot vērā šo traunu, bet te jau nav ko komentēt vienkārši. Bet atkal kļūda! Ātri, gluži tas pats pie 2. mucas, kas Mārekam Leitim. Jā. Nu jā, no Agrim vairs nav kur atkāpties. Jā, nu viņš sāk izmantot tādus pavisam, it kā izskatās, ka neizliekās pilnībā ar visiem spēkiem, bet arī 5. ir pārlidojas. Jā, nu šī kļūda arī var ļoti dārgi maksāt Agrim. Nu, pagaidām izskatās, kas ir 2. labākais rezultāts. Vai pietiks? Oskars Brugemans arī vēl nebija nekad metis 5 mucas un savās mājās viņš to izdara. Arī kļūda 3. mucā. Nu, visiem ir kļūdas. Nu, un Gerts Garšānovs pirmo reizi to darīja un jau pirmajā reizē 5 mucas. Bet līderis Māreks Jākapsons tiešām lielisks rezultāts. 15,37 sekundes. Pateicoties labam miegam, pateicoties labākajam atbalstam no meitas puses. Jā, nu, Rolands Fersters ir atkal atguvis labo sportisko formu. 5. vieta, Didzis Zariņš 7. un Marko Traks konstanti pēdējā vietā. Nu, ko, bet lūk arī kopvērtējums pēc 5 vingrinājumiem joprojām, neskatoties uz kļūdu, Māreks Leits ir 1. vietā, Agris Kazeļniks tuvojas, Māreks Jākapsons 3. Māris Blumfelds, Gerts Garšānovs un Māris Rozentāls. Tātad, nu ko, manuprāt, ka Gerts kāpj uz augšu. Kā viņam tas izdosies pēdējā noslēdzošajā vingrinājumā, par to pēc reklāmas pauzes. Raidījumu piedāvā SMS Kredīt LB un Stipro skrējiens 2. Raidījumu piedāvā SMS Kredīt LB un Stipro skrējiens 2. Nu, mēs esam atpakaļ saulainajā Valmierā un noslēgums īstie akmeņi. Īstie akmeņi, 5 akmeņi, 90 sekundes, un mēs burtiski pēc neilga laika uzzināsim Valmieras posma uzvarētāju. Un šī situācija pirms akmeņu celšanas ir ļoti intriģējoša. Kā pirmais Marko Traks ķerās klāt šajiem smagajiem akmeņiem un tiek galā ar 3 no viņiem. 3 akmeņi, nu tas, es domāju, viņam neko daudz nepalīdzēs. Diedzis Zariņš jau kuro sacensības ceļ 4 akmeņus. Nu, pagaidām viņam nav izdevies vēl tas, ko ir izdarījuši daudz dalībnieku. Un arī Oskars Brugemans ir starp šiem dalībniekiem, kuri ir cēluši visus 5 akmeņus. Nu, kā veiksies Valmierā? Visi priekšnosacījumi tam ir. Līdzjutēji atbalsts, gribēšana, galvenais, ka varēšana. Vienīgais mīnus ir karstais laiks. Un jāsaka, ka slidenie akmeņi, jo spēku vīri izmanto tādu īpašo speciālo līmi, kas šādā karstā laikā no akmeņi paši pa sevi ir sakarsuši un, nu, var patraucēt. Bet, nu, skatīsimies, jūs dzirdat atbalstu, jūs dzirdat šo Valmieras atbalstu tavam valmierietim, ugunsdzēsējam no Valmieras, Oskaram Brugemanim. Nu, pagaidām ļoti veiksmīgi
ar 4 akmeņiem ir ticis, nu, būtu jau ļoti skaisti. Neskatoties ne uz kādiem, un arī viņa kolēģi ugunsdzēsēji ir ieradušies ar fantastiski sagatavotiem teikrekliem, uz kuriem mēs varam izlasīt Osis. Un nepakļaujās, nekādīgi nepakļaujās 180 kg akmenis. Rolands Fersters, 4 akmeņi 41,97 sekundēs, bet jāsaka, priekš viņa ir labs posms aizvadīts. Jā, nu, Māris Rozentāls arī tikai 4 akmeņi. Vai tiešām būs pirmais posms mūsu spēku vīru sacensībās, kur nepacels visus 5 akmeņus? Gerts Goršanovs arī apstājās pie 5. akmeņa. Nu, vai tiešām Valmiera būs pirmais posms, kur ne visi nepacel šos akmeņus? Māris Blumfelds. Tikai 3 akmeņi, ļoti augstā pozīcijā, viņš bija pēc 5 vingrinājumiem, 3. pozīcijā, un arī Mareks Jākapsons, 3 akmeņi, vai. Viņš bija ļoti arī augstvērtīgā pozīcijā pirms šī vingrinājuma. Nu ko, nu Agris Kazeļņiks var glābt šo situāciju un valmieriešiem sagādā šo prieka mirkli un paskatīties, kā tiek celti visi 5 akmeņi. Nu, viņš saprot, ka viņš ir tikai 2. vietā pagaidām pirms noslēguma akmeņiem, un viņam priekšā ir Mareks Leitis, kurš arī ļoti labi ceļ akmeņus. Tā kā Agrim ir jāceļ un jāceļ ļoti ātri šie akmeņi. Nu, katrā ziņā pirms šī te vingrinājuma kopvērtējumā punktu tabulā šos 2 spēkvīrus šī ir tikai 2 punkti. Agrim noteikti jāuzceļ 5 un noteikti jāuzceļ daudz ātrāk par Mareku. Nu, protams, to mēs esam redzējuši, bet, nu, redzat pēc sevis izteiksmes, protams, ka ar posmu Agris, nu, nav apmierināts. Jā, nu, daudz ko izšķirs tagad tieši šis rezultāts. Ja nu Mareks paceļ 5, tad pēc maniem aprēķiniem sanāk, ka Agris arī kā ceļot nevar panākt Mareku. Mareks, es domāju, arī to saprot. Mareks ir ļoti bieži cēlis šos 5 akmeņus. Nu, viņam, es neatros, ka kādu laiku sen atpakaļ Mareks varbūt ir vinnējis kādu posmu. Viņš ir ļoti tuvu tam brīdim, kad viņš atkal Latvijā var vinnēt kādu no spēku vīru posmiem un pievarēt pat pašu Agri Kazeļņiku. Nu jā, izskatās, ka Mareks savus aprēķinus ir veicis. Vienalga laiks šobrīd. Vienīgais viņam, kas ir par ko jāuztraucās, tas ir laika limits. To arī Mareks saprot, jo Agris ir uzcēlis ātrāk par viņu, bet, nu, šajā vingrinājumā Marekam tomēr ir jāuzceļ, un viņš var palikt pat 2. vietā, un viņš arī paliks 2. vietā, jo 5 akmeņus pagaidām ir pacēlis tikai Agris Kazeļņiks. Nu, ja viņš šo akmeņu ceļ, tad viņš tiešām viņam šie Valmieras posms 2010. gads ilgi paliks atmiņā, ilgi, un jūs jūtat. Mēs pēc līdzjūtēju emocijām un skaļam jūtam, cik viņi ir priecīgi par šo 5. akmeņu. Nu, ko tu tagad vari pastāstīt mums šeit latviešiem un Latvijas neatkarīgās televīzijas skatītājiem? Nu, tagad viss ir kārtībā. Tu biji kaut ko tam līdzīgi iedomājies pirms brauci uz Valmieru? Vienmēr jau labāk ir domāt sliktāko variantu nekā labāko. Nu, un kā tev liekas vispār šī karstā diena, ilgās sacensības un Valmiera kā tāda? Nu, tagad ļoti labi ir. Lai arī Agris Kazeļņiks šajā te vingrinājumā uzrāda labāko rezultātu pēc īsa mirkļa, mēs uzmetīsim aci kopvērtējuma tabulai Valmieras posmā. Bet šis ir kopvērtējums 6. vingrinājumā Elsāna akmeņos. Jā, nu Agris Kazeļņiks uzvarēja, viņš izdarīja visu, kas bija viņa spēkos, un tikai 3 dalībnieki nepacēla 4 akmeņus. Tas ir Mareks Jākapsons, Māris Blumfelds un Marko Traks. Bet, manuprāt, ka vēsturisks brīdis Marekam Leitim pirmoreiz šajā sezonā viņš uzvar kādā no posmām, uzvar Agru Kazeļņiku, bet Gerts Goršanovs no godalgotā trīnieka izstum Mareku Jākapsonu un Māris Blumfelds ar Oskaru Brugamani paliek kaut kur mazliet zemāk. Un kāds tad ir kopvērtējums pēc 4 posmiem Latvijas čempionā? Mareks Leitis ir izrāvies priekšā, Artus Plīvde ir 2, Dainis Zāļers 3 un Agris Kazeļņiks ir pakāpies jau uz 5. vietu. Un pirmajā astotniekā ir Oskars Brugemans. Ivars Kazeļņiks ir aiz pirmā astotnieka, Andris Leišaunieks ir traumēts un Māris Blumfelds arī. Šie 3 spēcīgie dalībnieki vēl nav kvalificējušies Latvijas čempionāta finālā. Valmierā kausu par 3. vietu saņem Igaunijas spēka vīrs Gerts Goršanovs. 2. vietā kausu par 2. vietu Agrim Kazeļņikam un uzvaru izcīna Mareks Leitis. Nu, tas vēl vairāk liekas gaidīt mūsu nākamos posmus gan Preiļos, gan Gulbenē. Ar jums šovakar kopā biju es, Raimonds Bergmanis un Armands Simpsons. Esiet stipri, cienījamie skatītāji! Piedāvā SMS kredīt LB un stipro skrējiens 2.